Pēc pērn notikušās Latvijas teritoriālās reformas daudz iedzīvotāji uzskata, ka tā bijusi nepārdomāta un pat bezjēdzīga. Jau kopš novada izveides pirmsākumiem neapmierinātību paudušie Baložu pilsētas iedzīvotāji ar savu bijušās pašvaldības vadītāju priekšgalā beidzot ir spēruši reālu un ļoti nozīmīgu soli savas mazās republikas Baložu pilsētas atgūšanas procesa uzsākšanā. Baložu iedzīvotāju iniciatīvas grupa ir iesniegusi dokumentu Ķekavas novada domei, kura rezultātā tai jāpieņem lēmums par referenduma izsludināšanu un kārtību, kādā tas notiks. Domas sēde mums ir ceturtdiena, bet man nezinu, kāpēc liekas, ka tiks meklēti visi iemesli, lai uz nākošo ceturtdienu šis jautājums netiktu skatīts. Šajā procesā, kamēr mēs vācām parakstus, mēs saskārāmies ar diezgan lielām Ķekavas novada administrācijas pretdarbībām. Mēs tikām dzīti ārā no pašvaldības iestādēm, mums neļāva vākt parakstus, pret mums vērsās, ka mēs kaut kur esam nozaguši, ka nozagtas ir mājaslapas, ka notikusi kaut kāda nelikumīgā darbība, kādam kaut kādi draudi kaut kur ir izteikti. Iedzīvotāji ilgāk laika nāca pie mums, izteica savu viedokli, ka viņi gribētu tomēr referendumā paust viedokli, ka Baložiem jāsaimnieko patstāvīgi. Un, beidzot, mēs esam visu apkopojuši, un šis dokuments ir iesniegts Ķekavas novada domē lēmumu pieņemšanai. Dokuments sastāv no 32 lapām ar parakstiem, kur kopumā ir 1221 paraksts, un ar lēmuma projektu par referendumu uzsākšanu. Kādēļ gan baložnieki nevēlas būt daļa no Ķekavas novada saimes? Redzams, kā cilvēki slīgs pesimismā iekšā. Viņiem jau parādās vienaldzība, viņiem vairs nav intereses nekādas, kas notiek Baložos. Mums likvidējuši pastu, ja? Man bija pie pasta tirdzniecības iet, mēs to diezgan spēcīgi jūtam. Ja? Ja cilvēki gan nāca uz pastu, gan nāca uz iepirkties pie mums, tur ir apgrozījums uz pusi nokritās. Cilvēkus reizi nedēļā iesēdina autobusā un izved ārā no pilsētas, ja? No mūsējās aizved uz Ķekavu, un tur viņi visu dienu staigā. Tā kā mēs arī tur esam zaudētāji tādā lietā. Infrastruktūra ir pilnīgi savādāk veidot un attīstījusies. Ja, cilvēki diezgan daudz ir atbraukuši un dzīvo, ja, un jūtas kā pilsētā, ļoti tuvu Rīga ir. Un katrā gadījumā Ķekava ir vairāk orientēta uz lauksaimniecības tādām problēmām, kur ir zeme, kur ir mazdārziņi, kur ir vairāk lauku teritorija un lielāks, ja, un arī problēmas ir pilnīgi citas. Es esmu pētījis arī no vēsturiskās lietas, teiksim, kas notiek ar pilsētām, kuras zaudē, kuram ir status, bet kuras zaudē, teiksim, savu lēmēju varu. Tādas pilsētas Latvijā ir pietiekami daudz, tādas ir bijušas, es jau atkārtošos, varbūt tā ir Rauna, Straupe, Sēlpils, kurām visām bija pilsētas tiesības, diemžēl, tajā laikā. Un kuras arī faktiski tā ar savu statusu zaudēja, jo izpildu lēmēju vara faktiski nebija uz vietas. Un, ja mēs atceramies, kādreiz pilsētas statusu piešķīra tikai ar augstākās padomes, tajā laikā dekrētiem atņēma un piešķīra. Šobrīd to it kā viss tas ir dots vietējām varām. Tad ir pilsētas status, nav pilsētas status. Principā esam runājuši ar galveniem politiskajiem spēkiem, un ir izteikts viedoklis, ka mūsu kustība ir atbalstāma, jo pat pašā būtībā jau tad, kad pieņēma lēmumu par Baložu apvienošanu ar Ķekavu, tur jau bija tāds savu, jā, knapi to balsu pietika, lai vispār Baložu pievienoti Ķekavai. Ja varam šai novada sadalas procesā atļauties vilkt paralēlas ar vīra un sievas šķiršanos, tad lielākie strīdi šī procesa sakarā parasti saistīti ar mantas sadali. Mantas sadalīšana pēc gada manā skatījumā nav nekāda problēma. Vienkārši ir jāsaprot, ka mēs to darām un sadalām. Pastrādāsim kādu mēnesi, pārskatīsim budžetu, kā viņš ir tērēts, paskatīsimies, kurš kur ir tērējis. Un tad pie sliktākajā modelī paskatīsimies, kurš tad ir pieņēmis lēmumu šādas naudas tērēšanai. Baloži ir tā pašvaldība, tāpat kā arī Ķekavas pagasts jāsaka, kuras ir vienas no bagātākajām pašvaldībām Latvijā, un viņas mierīgi spēj izdzīvot bez apvienošanās. Pie tam ņemot vērā to, ka Baloži ir tā pilsēta, kura ir tas saucamais donors, kas maksā izlīdzināšanas fondā, respektīvi, kā bija tas process, kad atņem, teiksim, bagātākiem fondā. Tas nozīmē, ka Baloži spēj ļoti normāli dzīvot bez citu palīdzības, uzturēt sevi, apsaimniekot un tā tālāk.
Aptaujājot Baložu pilsētas iedzīvotājus, Ķekavas novada pašvaldības opozīcijā esošos deputātus, kā arī izvērtējot personīgos novērojumus Baložu pilsētas dzīvē un attīstībā, nākas secināt, ka Ķekavas novada izveides un tā apsaimniekošanas modelis ir patiesi neefektīvs. Un tādēļ, lai baložniekiem veicas savas neatkarības atgūšanā.